Šodienas video es jums parādīšu, kā atvērt bezmaksas demo kontu pie brokera Raceoption un izskaidrošu, kā tieši izmantot tirdzniecības platformu. Aprakstā jūs atradīsiet īpašu saiti uz brokeri, kas ļaus jums saņemt depozīta bonusu un piekļuvi neierobežotam demo kontam. Pārejam pie lietas būtības. Lai atvērtu demo kontu, vienkārši noklikšķiniet uz saites aprakstā. Tas novirzīs jūs uz brokera tīmekļa vietni. Tur jūs varat izlasīt svarīgāko informāciju par ieguldījumu nosacījumiem. Vissvarīgākais ir tas, ka brokeris ir regulēts un jūs varat sākt tirdzniecību no $10 depozīta. Minimālā ieguldījuma summa ir $1. Ekrāna augšējā labajā stūrī nospiediet pogu un ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai atvērtu kontu. Kad konts būs atvērts, jūs tiksiet novirzīts uz tirdzniecības platformu. Tagad es īsi pastāstīšu, kā tas viss darbojas. Šeit jūs atradīsiet tirdzniecības konfiguratoru, kas ļauj jums izvēlēties derīguma termiņa beigu laiku, jūsu ieguldījuma lielumu un virzienu, kurā, jūsuprāt, virzīsies cena. Ja jūsu prognoze ir precīza, tad 1 minūtes laikā jūs nopelnīsiet līdz pat 95%. Tomēr, ja jums neizdosies paredzēt, kurā virzienā virzīsies cena, tad jūs zaudēsiet visu ieguldīto summu. Ir vērts atcerēties, ka ar šo brokeri jūs nevarat zaudēt vairāk naudas, nekā esat iemaksājis savā kontā. Lai palielinātu jūsu ieguldījumu efektivitāti, brokeri piedāvā bezmaksas analītiskos rīkus, kas ļauj jums izveidot stratēģijas. Šeit jūs varat izvēlēties indikatorus un pielāgot to parametrus. Es iesaku izmēģināt stratēģijas demo kontā, lai labi sagatavotos un iemācītos rīkoties saskaņā ar savu ieguldījumu plānu. Šis brokeris piedāvā arī plašu aktīvu klāstu. Ja jūs interesē akciju, kriptovalūtu vai forex tirdzniecība, tad šeit varat izvēlēties sev interesējošo aktīvu. Ņemiet vērā, ka katram no pieejamajiem aktīviem ir mainīga procentuālā peļņa no ieguldījumiem. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik populārs ir attiecīgais aktīvs. Ja jūs izmantojat demo kontu un uzskatāt, ka ir vērts veikt pirmo iemaksu, tad jūs varat iemaksāt naudu dažādos veidos. Nospiediet pogu ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam izvēlieties vienu no pieejamajiem iespējamiem iemaksas veidiem. Dažām iemaksu metodēm būs nepieciešama konta verifikācija, bet citām – ne. Populārākās iemaksu metodes ir kriptovalūtas un tiešsaistes maki. Dažās valstīs naudu var iemaksāt ar kredītkarti. Ja vēlaties izņemt naudu, jūsu konts būs jāpārbauda. Verifikācija sastāv no jūsu personas informācijas un adreses apstiprināšanas. Jums būs jānosūta personas apliecības vai pases fototēls un pēc tam jāapstiprina sava dzīvesvietas adrese, izmantojot elektrības rēķinu vai līgumu, kurā norādīta jūsu adrese. Ceru, ka šī pamācība jums ir noderīga. Ja tā, lūdzu, ielasiet šo videoklipu un abonējiet manu kanālu, lai saņemtu paziņojumus par jauniem videoklipiem no ieguldījumu pasaules.